Labrīt visiem, ja, un man tiešām ir liels gods šeit dalīties ar savām domām šajā auditorijā, kuri ir domājuši par cilvēces vissvarīgāko jautājumu – dzīvību un nāvi. Ja. Jo mēs domājam par daudziem citiem jautājumiem, aizraujamies un tad aizējam kaut kur tā tālu prom no tā, kas mēs īstenībā esam un kāda ir mūsu esība šīs zemes virsū. Un sākšu ar dažiem piemēriem. Mums ir ļoti kaislīgas diskusijas par to, kā sagatavoties nāvei. Jūs internetā atradīsiet daudz tādas priekšlasījumus, kur cilvēkiem jāgatavas galvā. Man vienmēr tas ir jautājums, kad jāsāk gatavoties? Un vai tā gatavošanās nav priekšlaicīga, vai šī priekšlaicīgā gatavošanās nenoved to, ka mūsu dzīve ir īsāka? Tie joprojām ir neatbildēti jautājumi. Vēl ir diskusijas, piemēram, par tiesībām cienīgi nomirt. Ja? Un tad mēs diskusējam, un tas ir taisnīgs jautājums, bet tas ir pats būtiskākais. Un vēl ir arī tā, kā apzināti aiziet no dzīves. Un arī tur mēs daudz diskusējam, strīdamies un tā tālāk. Un tas, kas saka, punktiņš uz I ir, mēs diskusējam par fantāzijām, kas ar mums notiek pēc nāves. Un ļoti aizrautīgi, ja, un mēģinam kaut ko pierādīt, iedomāties, iztēloties. Un man diemžēl jāsaka, ka katra no šīm diskusijām ir tikai šaurs skatu punkts, kā tāda niša, kur mēs redzam tikai daļu, ja, no cilvēka dzīves konteksta. Un jautājums ir, kāpēc? Ja, kāpēc mēs ieraugam kaut ko, kas mums kaut kāda iemesla dēļ, kādas dzīves pieredzes dēļ kļūst ļoti svarīgs. Un es sapratu to vienu lietu, ja, kad mums ir ļoti ierobežota spēja redzēt un izprast kāda cilvēka nāvi. Būt klāt nevis bērēs, nevis atceres pasākumos, bet tajā brīdī, kad cilvēks aiziet aizsaulē. Un mēs bieži runājam, nedomājot, ko mūsu vārdi nozīmē, ar kādu emocionālā vai filozofisko lādiņu tie ir pielādēti, un bieži vien atskaņojam valoda, bet nevis no sevis izsakām savas domas. Un latviešu valodā ir tāds teiciens, ka neviens nesaka nāvi atnāk. Ja? Kādreiz vecas tantiņas lūdzās, saka nāvīt nāc, bet principā mēs visi sakam nāvi iestājās. Un tas nav vienīgi latviešu valodā, tas ir daudzās citās valodās arī. Tātad nāve iestājas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi mums ir bijuši blakus no dzimšanas brīža. Ka tas ir vienkārši kaut kas tāds vienots mistērisks process, kurā nāve un dzīve iet faktiski paralēli. Un tikai tad, kad mēs cilvēki vai izsīkstot spēkiem, vai vienkārši nonākot kādā iekšējā konfliktā, vairs nevēlamies dzīvot, pat nesakam to sev, bet kaut kur tās robežas apziņa un zemapziņa šī doma rodās, tad nāve iestājās. Un šeit arī ir tie atbildes uz tiem jautājumiem, kāpēc viens nomirst ātri, un kādām ir tas process, ka mēs sakam, viņš mirst, bet mēs par viņu sakam, ka viņš mirst, tad kurā dienā mēs varam sākt skaitīt, kad sākās miršanas process. Jo es atgādināšu vēl vienreiz, nāve ir mirklis, tā iestājās. Un tieši tāpēc, ka mēs neizprotam šo procesu, mēs mēģinamies kaut kādā veidā ar prāta konstrukcijām par kaut ko diskutēt, ja mums liekas, ka tas ir godprātīgi, ka tas ir humāni un pareizi, protams. Vēl ir viens tāds vārds, ko latviešu valodā saka, aiziet aizsaulē. Tad aiziet aiz saules, tātad tā saule, kas mūs silda, apžilbina, aiziet tur, kur mēs neredzam. Un mēs neesam unikāli, arī daudzās citās valodās ir tieši tāds pats teiciens. Tā kā mums būtu lēnām jāsaka, iedomāties, izprast tos vārdus, kurus faktiski mēs lietojam. Nāve īstenībā ir kaut kas ļoti personisks. Un šajā ķēdītē dzimšana, dzīve, nāve, ja, dzimšana un nāve ir ļoti personiska esības mistērija. Tas ir jautājums par esību. Ja. Un, vai mums ir tiesības un cik daudz mums ir tiesības šajā mistērijā iejaukties? Tas ir ļoti nopietnas jautājums, un kur ir tā robeža? Un ļoti daudzās reliģijās ir šis novēlējums, jeb bauslis, tev nebūs nokaut.
bet mēs joprojām nokaujam un ar Dievu svētību nokaujam. Un es gribu teikt šoreiz, būdams ārsts, ka tas attiecās arī uz ārstiem. Arī ārstam nebūs nokauta. Teiksim tā, tas ir jāsaprot, ka tas ir katrā no mums. Jo, teiksim, ļoti vienkārši. Nāve nav ciešanas, pat cik nāve ir mirklis. Ciešanas ir dzīves laikā, pirms nāves. Un atkal, kā mēs varam atvieglot šo bezpalīdzību, vai mēs varam atvieglot šīs ciešanas sāpes. Ja? Un par to mums ir jādomā. Un nevis juridiski jāmēģina formulēt. Šie nav juridiski jautājumi, šie ir cilvēces jautājumi, humāni jautājumi. Un neviens likums nespēs jums izdarīt tā, ka viss būtu saskaņā ar dabas likumu. Mums svarīgi arī saprast, ka mēs nevaram sajust otras ciešanas un sāpes. Varbūt vienīgais izņēmums ir zobu sāpes, jo katram ir sāpējis zobs, un, kad kāds saka, man sāp zobs, tad mēs, tas ir apmēram tas, ja. Bet lielākā daļa sāpju, kā tad ārsts pārbauda, viņš aptausta konkrētas vietas cilvēkā, fiziskajā ķermenī, un tad saka, sāp, nesāp, ja. Tas ir viens no veidiem, kā mēs uzzinām, kur sāp, un tad mēģinām iztēloties. Ja ārsts strādā ļoti centīgi un cenšas katreiz saprast šīs sāpes, tad varbūt pēc kādiem vairākiem simtiem, varbūt vairāk tūkstošu pacientiem viņš spēj iztēloties, kādas ir otra cilvēka ciešanas un sāpes. Jo tas ir tas kaut kas tāds ļoti mistisks. Teiksim tā, es pats esmu piedzīvojis situāciju, kad mani taujā par sāpēm, ja, un es redzu, ka pēc pāris minūtēm ārstam acis aizpalda, jo viņš vairs nefiksē to, ko es viņam stāstu, tāpēc, ka viņš to nav pieredzējis. Tad viņš cenšas, bet tad viņš nogurst un vienkārši, lai tas pacients runā, ja. Vismaz viņš izrunāsies. Tā tas gluži nav. Mums ir svarīgi tomēr saprast, ka no malas, kas ir bezpalīdzība, ja, par kas tik tie minēts, ja, un kas ir arī sāpes. Un tad mēs nonākam pie tā, kad pie šī tā iekšējā konflikta. Ja, kad es uzdodu auditorijos, un pat jaunu cilvēku auditorijos, kas ir vidusskolnieki un studenti, vai jūs sarunājaties ar sevi? Un lielākā daļa paceļ rokas. Es šajā auditorijā maz nelūkšu to darīt. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs sarunājaties ar sevi. Un tad ir tas jautājums, uz kuri grūtāk atbildēt. Kas ir tas otrs es? Un daudzas no tām lietām, kas noved mūs pie slimībām, ir šīs robežas starp manu es un manu otru es. Tā tad ir šis zināmā veidā iekšējais konflikts, kurā kādreiz mēs tam otram es sakam, aizveries un turi muti, ja mums ir bail paskatīties uz sevi no malas, uz to, ko mēs domājam, daram, runājam no malas, ja, jo kaut kāds instinkts mums liek kaut kādā veidā kaunēties pašam no sevis, ja, un tas ir tas, kas noved pie šīm psihosomatiskām slimībām. Un liekas, ka psihosomatiskās slimības mēs to atzīstam mediķi, jā, viņas tur ir. Un principā, tas ir pareizi, bet viņi ir daudz vairāk nekā mēs spējam iedomāties, jo bieži vien mums patīk tā uz pierādījumiem balstītā medicīna, tātad tas ir tieši tā, tas ir pierādīts, un nemēģiniet man iestāstīt šeit kaut ko par psihosomātiku. Bet, par to ir jādomā, jo, redziet, kad es pirmoreiz aizdomājos par to, ka nāve ir mirklis, es biju students. Un strādāju slimnīcā, un manā klātbūtnē mira cilvēks no noasiņošanas. Toreiz, piemēram, barības vada vēja asiņošana, nemācēja apturēt. Un tu vienkārši redzi, kā tas cilvēks paliek vārgāks. Ja? Un, protams, tu ej klāt un gribi viņam palīdzēt, saka, kā jūs jūtaties. Un tas cilvēks saka, es jūtos labi, paldies labi. Ja? Tikai tas paldies labi kļūst arvien klusāks, līdz vienā reizē es šo atbildi vairs nedzirdēju. Un tad es sapratu, ka nāve ir mirklis. Ciešanas ir pirms tam dzīves laikā. Un runājam tā, ka, ja mēs tiešām nezinām to dzīves beigu mirkli, šo nāves mirkli, tad varbūt koncentrējamies uz dzīvi. Jo, kas tad ir hospice pienākums?
Nevis sagatavot cilvēku nāvei, ja, bet dot cilvēkam iespēju izbaudīt savas dzīves pēdējo periodu. Ja mēs strādājam ar dzīviem cilvēkiem, tad, kad viņš ir beigs, mēs visi uzelpojam un sakām, visi ciešanas beigušās. Ja? Un redziet, arī, kad sākās viss šīs paliatīvās gultas, es pat nerunāju nodaļas, ja? Tad tur bija viens vienkārši likums. Ja kādu maniem paziņu radiniekiem uz turieni ved, es teicu, tas ir 2 nedēļu jautājums. Kā tu zini, tur taču kops un darīs? Es saku, tas ir 2 nedēļu jautājums, jo tur nebūs šī kontakta ar ārējo pasauli, nebūs kontakta ar dzīvi. Un māsiņa atnāks un iešpricēs opiātus, tāpēc, lai būtu mazāk darbu un lai cilvēks netraucētu viņu. Ja? Un tad viņam sajūg diena ar nakti, un tad viņam sajūg ūdens lietošanas režīms. Un finišā viņš vienkārši nomirst. Ja? Daudz par to nedomājot, ja? Jo tā tas diemžēl ir. Un tad es aizdomājos, kas tad ir jādod faktiski šim cilvēkam? Ja? Viņam ir jādod šis cilvēciskais kontakts. Viņš ir bezpalīdzīgs, tad viņam jāpalīdz ir paēst, apģērbties, nomazgāties. Ļoti elementārs ikdienas lietas, bet viņš par to būs priecīgs. Viņš sajutīsies dzīvs un apmierināts ar sevi. Viņam jādod ir arī šis cilvēciskais kontakts. Tātad saruna. Saruna ir 1000 gadu vērtīgāka nekā kaut kādas citas zāles. Ja? Un tad mēs domājam, kas ir spēcīgāks. Es faktiski tā domāju. Opiāti vai saruna? Izrādās, ka saruna ir spēcīgāka. Ja? Jo, es jums vienkārši godīgi varu pateikt, es 12 gadus cieši sāpes nepārtraukti. Ja? Un kad man prasa, kas tas tev netraucē? Kā tu tiec ar to galā? Es vienkārši iegūstu kādu dzīves dominantu. Piemēram, šobrīd es nejūtu sāpes tāpēc, ka es runāju ar jums. Tātad es daru kaut ko, kas ir derīgs jums, kas ir derīgs man, un man šīs sāpes aiziet otrā plānā, un es viņas nejūtu. Ja? Un, protams, ka es iešu uz to krēslu, es viņas atkal jutīšu. Ja? Redziet, šī saruna, šī dzīves izbaudīšana pēdējās savas dzīves posmā ir ļoti svarīga, un tas ir hospisa galvenais uzdevums. Vai tas notiek mājās vai slimnīcā? Tam nav nozīme. Un arī vēl viens piemērs no manas pašas prakses, un varbūt pat kāds to zina. Šis slavena aktrise. Šeit jau viss ir beigas. Tas ir mūsu lēmums, nevis aktrises lēmums. Ja? Šeit jau viss beidzās. Tur vairs mēs nespējam viņu pacelt. Iet palatā un parunājot par teātri. Viņa pēkšņi atzīst, viņai rodās spēki, ja? Viņai rodās bauda dzīvot par to, ka viņi neskatoties uz to, ka viņi ir bezpalīdzīgi tajā brīdī un faktiski ir pilna ar ciešanām. Tā kā mums jānovērtē tieši visaugstāk šīs cilvēciskās saiknes. Jo atkal jautājums, cik tālu mēs drīkstam jaukties? Palīdzēt dzīvot, cik vien spējam, palīdzēt nomirt. Tad jautājums ir, kas tad ir šī cienīgā miršana? Un kurā dienā, kā es sākumā teicu, mēs sākām runāt par miršanu, ja nāve ir mirklis. To mēs pat nevaram noķert, tas vienkārši notiek un viss. Man ir bijis gadījums ar pacientu, kad viņš vienkārši saka, doktor, es mirstu, un es pat nespēju saprast vēl to, viņš ir miris. Ja? Tā kā mums ir jāsāk salikt pa plautiņiem, ja? Šīs te mistērijas izprast, jo tās ir mistērijas. Mūsu dzīve ir mistērija, mūsu esība ir mistērija, un nevajag meklēt šeit racionālo. Racionālā šeit nebūs. Jo mēs racionālā bieži vien radām gan ar savu prātu, vai šeit ar saviem likumiem, bet fakts tāds, ka dzīve ir kaut kas vairāk. Un, kad man saka, bet to jau cilvēki nesaprot, ja, un pat ir tādi cipari, ja, kad ar misticismu spēs tikt galā tikai 10% cilvēku. Kaut kā dīvaini, kad tu runā kādā mazā lauka pilsētā, lielākā daļa no klausītājiem māja ar galvu. Viņi par to ir domājuši, viņiem tikai vēl ir kaut kādu sociālu iemeslu dēļ bail par to runāt skaļi. Un tad mēs nonākam šeit pie tā, par ko daudz diskutēja, eitanāzija. Ja? Eitanāzija katrā ziņā nav nekas humāns. Jo ko tas nozīmē? Tad, varbūt tas cilvēks izsaka to gribu, bet mēs nekad nezinām visas viņa domas, visas viņa šaubas. Mēs tikai zinām to, ko viņš mums ir pateicis. Un ja mēs paskatāmies paši uz sevi, cik daudz mēs runājam, cik daudz mēs klusējam, šis klusēšanas periods mūsu dzīvēs ir daudz lielāks. Un ko tad mēs darām klusējot? Sarunājamies ar sevi, domājam. Un viena lieta, kad viņš var
arī pārdomāt. Jo tas ir viens mirklis, kad viņš nevar saņemties. Ja? Un te mums atkal jāatcerās to, ka mēs nedrīkstam tur iejaukties. Vai var nomirt ar prātu? Jā, var. Man viens paziņa stāstīja, kas ir jauns cilvēks, tiešām jauns cilvēks, kurš dzīvēja ar savu vectētiņu kopā pēdējos viņas dzīves mēnešus, un viņš teica, Opis nomira ar prātu. Es saku, kā tu to domā? Jo man tā doma faktiski pārsteidz, ka viens jauns cilvēks saprata to būtību. Viņš teica, viņš kaut kā tā nolēma, kad ir pietiek. Un viņš bija ļoti priecīgs, ka es teicu, jā, es tam piekrītu un es to zinu. Un es zinu ļoti daudz gadījumus, kad cilvēki vienkārši lielā vecumā pārstāja ēst. Un tas ir nedēļas jautājums. Bet tas ir viņa apzināta rīcība, ja? Tas nav šaubas un tieksmes pēc uzmanības, tieksmes pēc papildus, teiksim, rūpēm, ja? Tas ir viņa lēmums. Bet es gan nezinu nevienu, kas bijis jaunāks par 90 gadiem. Tātad kaut kad mums pienāk tas brīdis, ja, ka mēs apzināmies, ka mēs tiešām esam izsmēluši visus savus spēkus, resursus šai dzīvē un varam doties aizsaulē. Tagad jāstāsta, ko es neesmu aizmirsis. Ja es spēju diezgan skaidri jums pateikt, ja, ko es esmu pats piedzīvojis, un neviens no manām domām nav izlasītas. Es neesmu ne profesors, ja, ne arī cītīgs students. Ja. Pārsvarā šīs atziņas pie manis ir atnākušas caur manu profesiju, tad darbs ar pacientiem un caur mani pašu. Un es domāju, ka ja mēs katrs pastāstītu savu dzīves stāstu, jo šajā brīdī, ka mēs redzam to kaismīgos eitanāzijas aizstāvis, sevišķi radiniekus, ja, es uz viņiem skatos kā ļoti egocentriskiem cilvēkiem. Ja viņiem ir viens mērķis, ja, samazināt savus rūpes, samazināt savu laiku, ko viņš velta savam radiniekiem. Un tas pats attiecās, diemžēl, arī bieži vien uz ārstiem. Tātad, ko es te mocosi? Kāpēc man te jāārstē? Tāpat mēs zinām, kas tur būs. Ja? Tas, man liekas, ļoti traģiski. Un vajadzētu kaut kā tomēr pateikt to, ka cilvēka šajā te dzīves gaitā no dzimšanas ar to brīdi nāve viņam sako līdz tam brīdim, kad nāve iestājās, neaiztiksim. Tā ir katra cilvēka personīga lieta. Un tad, protams, ir šie visi uzmundinošie jautājumi. Ja? Bet kāpēc jauni cilvēki, kāpēc bērni? Arī tur ir kāds iekšējs konflikts šiem cilvēkam. Vai tas ir vecāku konflikts, kas neizbēgami nonāk uz bērnu. Ja? Kur vecāki liekas, ka tas mazais bērns jau neko nesaprot. Viņš saprot daudz vairāk nekā vispējām iedomāties. Un viņš tikai nerunā un nesaka to. Ja? Tā kā tajā brīdī, kad jūs padomājat, ka jūs visu savā dzīvē esat izdarījis, un ka mums nav liela jēga dzīvot, nāve iestāsies pavisam drīz. Kādā veidā, tas ir cits jautājums. Ja? Un, ja jūs gribat vienkārši dzirdēt kaut ko vairāk no manis, nostājas man TED Talks runu, ja, par nāves pozitīvo ietekmi uz mūsu dzīvēm. Viņi gan ir angļu valodā, bet tas ir labākais, ko es savā dzīvē esmu izdarījis. Jo katreiz, kad man uznāk grūtais mirklis, es tā ieslēdzu sevi, un pēc 18 minūtēm man atkal viss ir kārtībā. Man atkal viss ir kārtībā, man atkal viss ir salicies pa plautiņiem, jo dzīves jēga, bieži saka, pazaudējis dzīves jēga. Dzīves jēga ir dzīvot vienā vārdā un izbaudīt šo esību. Un ja esat šo prieku zaudējis, nāve pie jums atnāks. Es saku, šoreiz teicu, atnāks. Viņi sāks domāt par to, kurā brīdī vislabāk iestāties un caur kādiem līdzekļiem. Un bieži vien tas tie brīdinājumi caur slimībām un nevajag meklēt neko tur dziļi tādu, tehnisku. Ja? Protams, ir infekcijas slimības, ir traumatiskas nāves, ir vardarbīgas nāves. Tas ir kaut kas cits. Bet tas, kas ir dabiskā ceļā, tas ir ar mums kopā. Katru dienu. Baudīsim katru dienu un palīdzēsim tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība dzīvot, nevis sagatavoties nāvei, bet dzīvot savas pēdējās dienas. Paldies jums visiem!